Sveiki, draugi! Prieks jūs redzēt un prieks, ka nenobijāties līdaku draugu izaicinājumu kausam Lobes sapropels. Noteikti daudziem jautājums, kāpēc sapropels. Tā sapropels ir tie nogulumi ieži ezerā, piemēram, šitie ezerā. Tas ir 3,5 metru biezs reāli. Vairāk nekā ūdens ir sapropels, un tā ir tāda nenovērtēta Latvijas bagātība, nenovērtēta. Jo Latvijā ir apmēram 2,5 miljārdus kubikmetru. Tāpēc šodien ir svētki ne tikai spinningotājiem, bet visā Latvijā ir valsts svētki. Tāpēc šodien iesaku un centīsimies novērtēt to, ko varbūt ikdienā nenovērtējam. Tātad laivas biedrus, draugus, ģimeni un pats galvenais brīvu Latviju. Tā kā vēlu šodien jauku dienu, cerams, ka visiem būs mēra zivis, lai būtu ieskaita, lai būtu interesanta sacensība. Tātad kausus dabūs ne tikai, kam būs vairāk punkti, bet arī lielākās zivs. Tātad līdz pašām beigām, ja kaut vai slikties, ar lielāko zivi varēs dabūt sev ļoti labu mānekli. Andrija, skatos laivu gatavā, jūs pirmie laidīsiet iekšā. Tā pakluso, ja laikam tu tuvāk nākšu. Kāds plāns, kur brauksiet, kur ezera karti, tu vari ieskicēt apmēram. Mēs esam pagriežam šitā karti turi. Jā. Uz kuru pusi tu laidīsi? Šeit ir bāze. Apmēram, kur tu domā braukt? Šitā te. Pa to apli, jā? Ok. Tā, nedzirdniec. Kādas mānekļas sākumā domājat pielietot, ko sāksiet pārbaudīt, kas strādā? Šodien solīja vēju, nav vējš. 4 jābūt bišķi vēlāk. Ja būs vējs, tas skaļāk mānekļi. Kas mums tur? Gumijas, wobleri. Gumijas skaļākas? Džerki. Viss. Ok. Labi, lai izdodās, laižat iekšā. Labi. Nesakas? Jums arī? Čortu. Jums arī skatos, nākamajā esat gatavo laivu jau iekšā laist. Kāds jūsu plāns, kur ir karte? Kur domājat apmēram sākotnēji braukt? Sākotnēji laikam sāksim šito stūrīt, tad iebraukšu tanajā te un tagad ar maliņu kaut ko. Ok, jauki. Un ar ko sāksiet? Kādiem mānekļiem? Sāksim jau laikam ar gumiju. Ar gumiju. Cik liels apmēram izmantosiet? Kaut kur līdz. Tad caur pusotru. Cik tas centimetros? Kaut kāds 7,5, 5, 7. Tāds neliels, jā? Neliels, sāksim mazajā. Un pēc tam kaut ko jau skatīsies, tad skatīsies, kādu rotiņu uzliks. Ok, labi, nesakas. Rekur 2 ekipāžas jau ir iebraukušas jau. Tad jūs kā trešajā laidīsiet iekšā, skatos arī laiva pa lielam gatava. Rekur ezera karte, apmēram varat ieskicēt, kā sākotnēji domājat braukt, plus mīnus vismaz. Plāns ir par šito malu iet līdz šejienai, tad skatīties, kas notiek, un pēc laika, cik tālu tiksim, iet par šito malu atpakaļ. Ok, nice. Un sākotnēji kādiem mānekļiem domājat startēt? Visticamāk, kā kolēģis ar rotiņu, un es ar džakālu hamakuru. Ok, rotiņu cik lielu? Rotiņš kāds divnieks, maziņais. Mazie, jā? Jā, uz asari. Ok, labi, nesakas, lai izdodas. Arī jauno sezonu sākam droši. Mājās priecāsies, kad atbrauksim dzīvi. Slapji, bet dzīvi. Slapjs. Bez zivīm, bet dzīves. Tā aiziet cīņa par sapropeli. Reku mēs varam novērot mūsu vienu no komandām, kas ir 2 āķi, ka viņi arī pa lēpītēm strādā. Nekur tālu nav patreiz aizbraukuši no bāzes. Darbojas, jā. Reku vēl viena mūsu ekipāža, jūras eži. Tā Edgars visiem pajautāja, bet mums pašiem neesmu pajautājis. Kāda mums stratēģija ir, kur tad mēs brauksim, ko metīsim sākotnēji? Čau visiem, priecīgus svētkus. Tā, es domāju, braucam pa krastiem, bet kā visi jau sāk šeit, mēs uzreiz pārbraucam pāri uz plato galu to krastu. Un gan jau pa krastiem un pa tādiem sēklīšiem. Skatos, ka lēpes ir vai nu izaugušas vai pusūdenī. Tad pie tām lēpēm arī meklēšu. Un ar kādiem mānekļiem tu sāksi? Es sākšu ar Kētiķu Vardīti, bet Šakimuru nepiedosies, nelišu kā nākamo. Hamikuru. Šamikuru. Jo ir cilvēki, kas pēc tam neatrod pēc tādu nosaukumu šādus mānekļus. Bet lai man veikalā paliek, lai zinātājiem ir.
Visi prasīs šamikuru, zinās, ka no Līdoka medniekiem. Ja prasa veikalā, kā Jā. atnāk un šamikuru, ziniet, ka no Līdoka mednieku kanāla nav. Veikalnieki tātad visiem, kas prasa šamikuru, 10% atlaid. Tas ir labi, jā. Man aiz muguras tu redzi 4 komandas. Kadrs ir apstājies. Kamēr viņš ir apstājies, ātri aizēj un iekomentē, kurai komandai tu jutīs līdz, nešķir uz beigām, neskaties, kura vinnēja, pēc savām sajūtām. Ierakst komentārā. Un neatkarīgi no tā, vai tu uzmanēsi vai nē, mēs starp visiem komentētājiem izlozēsim vienu, kurš vinnēs šo labo, rezultatīvo rapals mānekli. Ieraksti un varbūt tieši tu vinnēsi. Edgar, ko telefonā sēdi? Es nečatoju. 6,50 pirmā mēra zivs, 2 āķi, Gunārs. Cik liela ir? Raksta 60, bet uz mērlēnes skatos, ka būs tomēr 59. Bet mērs pirmais un, teiksim, neknap mērs. Labs, uzreiz jau atklāja, vai ne? 20 minūtēs zivs ir ok, labs sākums. Jauki, doji. Nu, pieredzi. Turpinām. Pirmā arī mūsu laivā. Mūsu vēl nav laivā, ceru, ka mums un dabūs. Sačuks ir gatavs, bet kur zivs ir? Renār, kur ir zivs? Ir mēriņš. Nē, nav. Viņš varētu būt robežs. Viņš varētu būt 50. Juhu! Pirmā atklāšanas dienas Līdaka apstēs. Nu, kaut kas uz robežu būs. Es domāju, uz robežu. Nē, ir 50 jābūt. Pēc viens. Aiziet, mērām. Kas tur ir, Renār? Maza nelaimīta škabīte. 48. Mēs cerējām, ka pirmā mēra. Diemžēl nav mēriņš, bet laidam vaļā. Eka jūras sēž esot noķērši. Kas tur ir? Ja es skatos, kad konkurence turpinās, jau otrā zivs mēra 53 cm, bet mēs jau gandrīz 2 stundas bez ieskaita zivīm, Renār. Sanāk 2 dažādas komandas ir noķērši mērus, teiksim tā. Jā, jūra 6 un 2 āķi no jaunolaines. Jā, Līdoka medniekiem arī ir zivs, bet mums pietrūka 2 cm līdz ieskaitē, tāpēc mums būtībā nav zivju. Būtībā nav, bet bez vispār zivīm pat ir teika workshop, tiem ir jāsaņemās. Bet ko mēs domājam? Līdz jau esam pilnīgi pretējā krastā lielajā laukumā. Turpinām meklēt kaut kādas krāsas, mānekļu veidus, kaut kādi spineli, teļi, spineli un tā tālāk, bet pagaidām, ko tas dod, neko nedod. Edgar, turpinām baudīt. Turpinām baudīt, jā. Baudīt un novērtēt. Jā. Mēs braucam apmēram par šādu lēpju lauku. Kas? Visur lēpes, un eko Edgars arī velk lēpi. Un problēma ir sekojoši, nu tā nav problēma, bet man ir kaste vesela dažādiem džerkiem, ļoti daudz, un tas, ko es gribēju pielietot. Bet reāli man nākas pielietot šīs te gumijas. Tās, kas man varbūt arī nemaz tik daudz nav, bet kaut kas vismaz, ko es te varu mest droši. Nu, vēl tur daudz ir tādas, kas ir vaļējiem āķiem. Nu, patreiz mums tā izskatās. Edgar, tavs pārdoms. Jāmet un jāmeklē, ko citu darīs. Bet ko tu met, kas tev strādā šeit? Gribēju moretāniņu uzlikt, te pirmais, kad gadījās kopija, no kas tas bija intras, bet nezinu, liks kaut ko aktīvāk, varbūt čatarīt vai kaut tādu, kas var piesaukt, jo tā mūs diezgan ātri pūš. Varbūt tiešām čateris jāpamēģina, nav vēl likts. Mums nav parašūts, diezgan ātri pūš un tos lēnos ir grūti izspēlēt. Un mūsējais enkurs iet un neko netur baigi, godīgi. Teiksim, kārt jau reiz pierādās to, ka vajag parašūti. Jo ir tādas vietas, kur gribās piesaukt. Tas jau arī zālēs ķertos, ne? Nu, varbūt labi. Vai arī 2 enkurs. Edgar izstāsta, ka mums jauns līderis, tikko workshop teiks komanda noķersies 8. Līdaku. Jā, es skatos, pieminējām tieši, ka palikuši bez nevienas zivs, pat zemēra un šetev pirmā vieta pagaidām. Tad mums tagad 68. 59 un 53. Jā, un pagājuši 2 stundas, jā, uz dotā brīdi. Nu, bišķi pirms 2 stundām, tā kā.
Mums tagad jāpierauj. Cīņa ir sieva, bet mēs jau namatā ir. Man liekas, mums jau tā kā pieklājīgi Mums ir palaist, ne? būtībā es, teiksim, pats priekš sevīm teicu tā, ka es gribētu, lai kāds no viesiem vinnē. Pretī šobrīd ir ar mūsu rezultāti grūti mums kādam citam neuzvarēt. Viņi būtu jāpacenšas neuzvarēt. Bet tas nenozīmē, ka mēs padosimies. Mēs vēl izšaus gan jau. Cīņa turpinās. Jā, vēl 4 stundas gandrīz. Tā Edgars kaut ko izvilka. Aiz jauniņu zemēriņu. Edgars kaut ko izvilka. Aiz jauniņu zemēriņu. Nē. Joprojām pa nulēm. 41. Šaka Muru zemēriņš 41. Mūsu laiku pagaidām bez punktiem. Eka Hamakuru. Un tie ir ieskaitas 57 centimetri. Halo, tiesnešu komiteja? Tiesnešu komiteja klausās. Vai visas bildes saņemtas, apkopotas? Jā, ir. Jā, vai viss saprotams? Jā. Rakstītais izmēros sakrīt ar foto? Nu, ir dažas modīs, ko vēlētos dalībniekus aicināt pievērst uzmanību, vai tiešām centimetrā sakrīt tas, kas ir bildē ar to, kas ir uzrakstīts. Jā, tas laikam par divu āķu bildi, kur ir bildē 59, bet rakstīts 60, iespējams neveiksmīga bilde, bet tā tad skaitam 59 pareizi. Jā. Jā, tad ir 9.50, vai varētu pulkstens 10 publicēt tādu starp rezultātu tabulu? Varētu. Jā. Labi, paldies, tad Gaidam. gaidam un, kā saka, paldies par modrību. Neatsaks. Jā, neasaks tiekā. Pie vēla. Pie vēla. You gotta be kidding. Čau, kā sokās? Neko lēna gari kutinam šo ezeri. Jūs līderos kaut kā jau? Nu, zin kā nesaki, hop, pirms nav pulkstens. Dotajā brīdī. Pulkstens viens, jā. Līderi dotajā brīdī. Vai jūs gar krastu, kā jūs? Nu, starts bija pavīduts un tagad gar krastu. Apai tā lielās 60, cik tā tavējā, jā? Jā. Pēc abas tavas? Abas, jā. Nu pēc Ilgvaras airē tikai, jā? Nu, nē. Mēģinām. Uz ko tu dabūji viņas? Magalons bija viens? Viens bija Hamakuru mazā un lielākā bija uz Magalonu. Tā kā uz Džakali tev izručīja šodien. Ko jūs tālāk domājat? Stratēģijā mainat kaut ko vai turpināt tāpat kā sākāt? Iesim tāpat uz priekšu pēc tā paša plānu ezeram apkārt un tad jau būs viens un būsim apakaļ bāzē. Jā, bet ja jūs nokavēs vienos, tad jūs diskvalificēs. Nu, tāpēc jau mēs kustamies lēni gar uz priekšu. Tas vējš, es tev teikšu, nu, varētu teikt, ka šī ir pirmā un pēdējā reize, ka tik lielu mērogu vajag veikt ar airiem. Nu kā pēdējā, tēt jau normāli ietrenējās sezonā? Nākošajā es no tevis motorņiem. Motoriņam jākrāj, tas gan pareizi ir. Nu jā, pareizi, tā benzīna ir, bet elektromotors nav. Ok, labi, kā saka, veiksmi, tā turpināt. Ko? Jūs tur uz salas izkāpāt? Mēs uz salas, jā. Mēs iebraucam tādā saliņā, jā. Es domāju, ka ja ne zivs moši, mēs bebru te dabū. Labi, davai turpinam, jā? Veiksmīgi, čau. Es nezinu. Kam tu zvani tagad? Es zvanu 2 āķiem. 2 āķi komanda. Vai vienīgie, kas dabūjuši aseri. Un līdaku. Nu, līdaks ir daudziem, bet asers nav. Ir tikai viens. Halo, 2 āķi. Čau. Slēpošanas brilles tev kaut kāds tu aizleidi uz kalniem vai kur tu? Nē, lai saule nespīd acī.
Jau, kā jums tur iet? Sākums labs, tā liela pauze, tagad asars labs. Nu, mums vēl pa vidiņam bija, nebija mēra līdekļi, kaut 40 varēja būt. Pēdī tev uz 5. numura rotiņu asars? Jā. Tas tavējies, ja? Pats negaidīju, domāju, ka līdekļi būs. Kāda stratēģija jūs sākāt, tā kā jūs sākumā minējāt, kaut ko mainījāt stratēģijā, vai tāpat palikāt, kā sākāt ar tiem pašiem mānekļiem? Sākumu mēģinājām tur pie krasta, kur mēs sākām visi. Un pēc tam mēs vienkārši šobrīd pa vēja plūsmu uz otru galu. Bet mānekļus jūs pamainījāt kaut kādus? Jā, es tagad uz rotiņu biju pamēģinājis arī uz gumiju, bet man labāk kaut kā uz rotiņu. Un kāda krāsa tev rotiņam ir? Melns un sarkans. Šitas vērnieks. Gunārs ar ko turpina? Gumiju? Ar gumiju. Ar mazo, ja to? Jā. Es tā kā sev zvanītu. Tu spoguļojies vai zvan cilvēkiem? Mums liela zīve vēl tad. Čau, nu stāstiet, kā jums tur iet? Švaki? Kurā galā jūs esiet? Jau kaut kur otrā pusē, pa vidu. Bet kāds plāns jūs? Izmētājs, nav nekas. Ok, es saprotu, tas jau tās nopietnāks izmēriņš ir. Čerka izmētā arī nekas. Šitām nesacepļājkam te tikai kaut kā. Kas palīdz, ko mētāt vēl? 3 sitieni bija un 1 līde. Jā. Labi, klausies, turpinām. Neasakas? Davai. Vēl jau daudz laika. Davai, čau. 4 beidz balts ar runganīgu asti. Sliekveidīgu. Pa lēpenēm ņemamies tagad. Mēģinām kaut ko izprovocēt. Zivs? Edgaram ir. Tiešajā un ēterā. Braucam pie Edgara zivs. Šito visu, pagāju visu to lapiņu. Kāds domās iesūtīja, gan jau kaut kas būs, nē. Šitie tikai zemēriņas. Nu jāturpina, es domāju, ka kur zemēriņi, tur arī mēriņi. Edgaram vēl nepagāja 2 minūtes nākamā. Un arī nebūs mērs. Nu uzlies interesi pēc. Baidos, ka nebūs. Cik tie tā precīzi? Tā 48,5, 49 laikam skaitītos. Pieliec kā. 48 vai ne? Tātad mums atkal pāris centimetri pietrauks. Paga, nelaid. Nav bildes. Edgar, kāds rezumē ir? Tagad ir 12 un 15 minūtes. Palikuši 45 minūtes līdz sacensību beigām. Kā jau skatītāji pamanījuši, nepārāk mēs mākam tos mērus ķert. Tā kā šodien pagaidām sacensības ļoti labas, visiem ir zivs mēri, izņemot mūsu. Pēdējā pusstundu vai mums ir baigā cerība. Cerība vienmēr ir. Vai lielāko zivs, vai vismaz mērā tikt. Tā kā mēs nepadosimies, cits skatos jau arī taisās uz šo pusi. Tā kā, bet katrā ziņā, jebkurā gadījumā diena ir baudām, man patīk tāds. Teiksim, es esmu priecīgs arī par šādu rezultātu. Edgar, bet tas ir veiksmes faktors vai kas cits? Kāpēc viņi noķēra, bet mēs ne? Es domāju, ka ne tikai veiksmes, Kas vēl? Vietas izvēle, kaut mānekļi, kaut vadība, jo kur laivikam ir arī 2 māķiem arī
tikko runājām, kaut kāds ap 70 plus mīnus, tā kā tā pirmā tā aizgājusi ir, teikai 2 mēra zivs. Workshop teika, komandai. Workshop teika, un nevis knapmēri, bet, tā diezgan punktu ziņā. Tā kā es īsti nedomāju, varbūt kļūdījāmies, kad no sākuma laidāmies pāri, varbūt vajadzēja palikt šitā pašā. Šeit bija aizvējš, un viss saķēri tur bija aizvējš sanāk, un mēs atkal bijām baigajos viļņos, tādos, ka iespējams, grūti pat uz vietas visu ankuru stāvēt nevar. To rīta cēlienu, kamēr kaut kādas zivs salasīja, mēs palikām pa lielam tukšā. Tagad, kamēr pēdējās pāris stundas neviens neko nav sūtījis, mēs te tos zemērs dabūjām, bet pa īsu. Jā. Labi, mums aktivitāte vajag pēdējās 45 minūtes. Veiksmi mums vajag, vai ne? Veiksmi un, punktus gribās, godīgi. Punktus gribās, lai būtu pavisam ideāli diena. Droši pie lietas. Edgaram tikko kā ierakstījām video domas mūsējās, tā Edgars vēl krūmu. Teicināts, ka zāles ir vairāk nekā... Pagādā zivs jau nav? Aizgaita. Bet viņi bija maza vai kā tu teikti? Man likās pēc tā sporošanās, ka tāda pat kā pārējās pusē. Apmēram. Cerams, ka bija 2 centimetri vairāk. Bet ko tas dos? Neko. Bet man galās arī tikko pie krūmiņa aizgāja pirms Edgara. Tas beigās aste kaut kādu un aizgāja. Zini ko, moš, kad ir atvēries viņām. Liet aktīvi jāmet. Minūtes laikā 2 copes. Copes bija kaut kādas, mēs te vilkām, nezinu, kas mums atkal tiem zemēriem laikam. Zemēri. Bet viņu vietā tak varēja būt arī kāds, mums 2,48, come on, tas ir 2 centimetri mērs jau ir. Bet teikai 2 zivs un 2 līdaks. Un viņiem neviens zemēra, ja viņi mums nesūtīja. Galvenais arī norāda 2. Jā. Viss tad laižam, kurš pirmais uz bāzi. Gribās teikt, kurš pēdējais bāzē, tas kaut ko, bet es jūtu, ka mēs būsim... Es jūtu, ka mēs būsim pēdējie. Edgar. Iecēlos kājās ar motoru brauc. Jo, ja jūs nokavēs, mēs jūs diskvalificē uz šitiem. Tā kā ir vispār jau tāds lepnums sev? Ok, labi, Airai palīdz Ilgvaram. Sāksim ar dalībniekiem. Visiem būs diplomi par pirmo, piedalīšanos, veiksmīgu piedalīšanos, jo viss ir dzīvi. Tikai viens spinnings salauzts. Tad būs līdekmetnieku pildspalviņas un diplomi. Vai certifikāts rakstīts. Tad Edvardam ar Andri ir jūras 6. Jā. Aplaus, pareizi. Visam var mainīties. Tad Gunāram ar Niku 2 jaunolaiņu sāķiem. Līdāk mednieku. Kas mums vēl piedalījās? Teika workshops. Ilgvads Jānis. Vai vēl kādu balvu palikusi? Kāds vēl piedalījies ir? Tu ir mani apsveikus. Renārs piedalījās. Vai šitā uztais? Parādi. Tā. Apsties. Skaisto un pildspalvu. Es melnu, tāpēc neko nenoķēru. Parādi, kas tur mums tagad ir? Lielākās zivs meistaram. Garākās, lielākās, rasnākās un smukākās zivs meistaram. Rapalē, Otus, Kam? Jānim Zirkalim. Šitais jau ir priekš metriņu. Jā, komandu apbalvojums. Lopes, sapropeļa, kausu. Īpaši Livonija dizaina veidots. Iegūst Workshop teikā. Sāksim ar Ilgvaru.
Yes. Ir vēl viens pildspalviņš tie. Super. Bet nu kauss, super. Es mums jau teikā bija. Kurš jau bija teiks komandā? Jāni! Jau otrā balva. Vēl viens pildspalviņš. Tas ir oriģināls, tādu otru vairs nav. Otra nav, nebūs. Ne, otrais ir, trešā vairs nav. Labi, tad kopēji. Parādīt bišķiņu klasiskāju. Tas var būt, ko dabūju. Pastāsti, jā, kā tu... Kurš vairāk var būt svarīgākais, nevis uz ko noķēt, kurš var būt tev ieteicis kaut ko tādu nopirkt? Ai, Edgars. Edgars viens tāds, jā. Viens tāds. Jā. Tā kā var vainot pārējiem. Bet viss ir Džakal. Džakal, Magalodu un Šakamuru. Tieši tā, bet tas, ka varbūt tā bija sakatība, bet viss bija ar zelta. Līnīgs. Jā. Līņa ezerā. Kā zelta vai miks kaut kāds? Pēdējais bija miks, bet jā, visiem bija zelta, nokrās zelta un sarkana. Līņa ezers, jā. Līņa ezers, jā. Edgars. Tā mums ir liepkalnu klinterītes, 3 sieru, tā kā veģetārieši, vegāni arī var ēst, un tūlīt izpakošu arī mammas ceptā ruletīt. Tā kā visi uzcienājamies. Un īpaši paldies kompānijai Livonie Design, kas izveidoja šos unikālos kausus. Līdaku mednieki iesaka Livonie Design, labākās kāpnes Latvijā. Šitos neiekustās.